Centīšos tā skaidrāt. Nu jā, filmas sākumā. Šis suņuks vēl pavisam maziņš. Viņš ir bez saimnieka, viņš klīst pa pasauli, bet viņš ir ļoti pozitīvi noskaņots, viņš ir ļoti dzīves priecīgs. Nu, lūk, un tad būs viņa mūzika. Un tas viss, ko es stāstīšu, tas patiešām tā arī filmā bija. Tātad Beethovens. Reizēm nedaudz nospūst, tomēr bez saimnieka. Bet to priecīgs. Iestājas nakts. Suņuks aizmiega, turpat uz ielas. Saulēkts. Un suņuks čapo pa ielu. Ierauga lielu kaķi. Viņš bēg no kaķa. Fu, eci prom. Variet tālāk. Bedre. Te stūri parādās rozā galva. Nu, tas filmā vairs nebija. No sānielīs iznāk liels dzīvnieks. Lauva. Faktiski, laukarants. Sunīts iet citā virzienā. Es skrien pretī Alniņš. Viss jau būtu labi, bet sunītim ir vajadzīgs saimnieks, vai ne? Vai viņam der kāds dzīvnieks, kāds saimnieks? Protams, ka nē. Ir vajadzīgs kas? Cilvēks. Un tad parādās kāds cilvēks. Kāds puisīts. Ar lāpstu pārplēts. Suņuks domā, bet viņš vēl laimi savā dzīvē nav atrads. Viņš nevar būt mans saimnieks. Kāds cits puišals parādās.
nonāk kāpās pie jūras. Bet tad jūra blakus. Un kas tad tajā jūrā? Nu, protams, ka tur vispirms ir pirāti kuģi, vai ne? Un kur ir valdības pārstāvji, tur ir arī spiegi. Kur ir Krievu spiegi, tur ir amerikāņi.
sliedēm, un tad viņš ierauga kādu ēku kreisē pusē no sliedēm. Ēka jau gan ir tukša. Pa dienu tur bijuši dziedāšanas svētki, tur bijuši senioru kolektīvi. Sieviete, ļoti noteiktā gaitā, dodas uz savu mašīnu. Kā viņam izskatās? Jā, viņam brīlēm ir. Pēc gaitas var spriest, ka viņa ir vadītāja. Viņa daudz ko vada. Viņa skolā vada klases, viņa māca solfedžu, viņa vada korus, viņa organizē dziedāšanas svētkus. Nu, sunīts nolēma viņai sakot. Zaigi iekāpa mašīnā. Un sunīts aiz viņas, durvis aiz viņa aizvērs. Un tā iespējams Zaigi tika pie sunīša un sunīts pie saimnieka.